Nesen Saeimā viesojās Singapūras ārlietu ministrs. Tas zelta standarts pasaulē valsts kapitāla sabiedrība holding struktūras pārvaldībā ir Singapūras Temasek Holdings. Un tā pamatā arī ir visi šie pamatprincipi valsts loma nodalīšana. Ministrijas ir nozara politikas veidotājs, savukārt šī holding struktūra nodarbojās ar kapitāla sabiedrību profesionālu pārvaldību dažādu finanšu un nefinanšu mērķu kontekstā. Vienlaikus tas rada tādu aizsargu slāni starp kapitāla sabiedrību pārvaldību un jebkāda veida politiskiem lēmumu projektiem. Mēs domājam, ka Latvijā neviens nav jāpārliecina par to, ka šāda veida buferis, aizsargu josla ir kritiski svarīga, lai mūsu kapitāla sabiedrības var strādāt zināmā politiskā neutralitātē. Trešais lielais aspekts ir profesionalizēta korporatīvā pārvaldība. Mēs redzam, kā mēs mocamies ar valžu padomju atlasēm, ar dažādu veidu gaidu vēstuļu sagatavošanu. Rīgas siltums ir perfekts piemērs. Divi lielie akcionāri, katram savādāks, nesavietojams savstarpēji gaidas. Ja tā ir vienota profesionāla institūcija, tad viņi to varētu nokoordinēt daudz labāk. Un kas ir ļoti svarīgi šādā komerc holding struktūrā, tā, protams, ir arī daudz efektīvāka kapitāla sadale. Jo tā ir iespēja pārdalīt kapitālu starp dažādām kapitāla sabiedrībām, nodrošināt kapitāla pieejamību arī investīciju projektiem, tā skaitā startējot tirgos ar daudz jaudīgākām bilancēm jau no mātes uzņēmuma. Un šajā gadījumā arī tirgus šāda veida holdingiem, tā skaitā Temasek Holdingam, iedod papildus novērtējumu. Tas, protams, vienlaikus ļauj arī mazināt un izolēt dažādus riskus. Jo katra šī kapitāla sabiedrība tomēr ir atsevišķa juridiska persona, līdz ar to, ja tā ir rodās finansiāls vai juridisks problēmas, tas nekādā veidā tieši neapdraud kopējo holding struktūru. Un visbeidzot, un es domāju, tas attiektos uz jebkuru centralizētu pārvaldības metodi, tā, protams, ir iespēja rast sinerģiju dažādās funkcijās, kuras ir iespējams centralizēt. Vai tā būtu grāmatvedība, vai tie būtu juridiskie pakalpojumi, personāla politika. Šajā gadījumā skaidrs, ka sinerģijas līdz ar to izmaksu ietaupījumi ir milzīgi. Pat Eiropas Savienībā ir vairākas dalībvalstis, kurām ir līdzīgi šādi, ne tik liela kā Temasek, bet tomēr līdzīgas holding struktūras. Osterreichisch Beitelgungs, jeb Obaks, Austrijā ir ļoti labs piemērs. Viņa portfelī ir gan enerģētikas OMV, Telekom Austrija, Austrijas pasts. Arī viņi fokusējās uz vērtības palielināšanu, uz profesionālu korporatīvo pārvaldzību. Somijā Solidium modelis, kas pārvalda valstī piederošās mazākuma akcijas, biržā kotētos uzņēmumos, kuros ir saglabāts valsts kapitāla līdzdalība. CDP Itālijā ir vienlaikus attīstības banka, ļoti jaudīga industriāla attīstības banka, un tās meitas uzņēmums vienlaikus pārstāv valsts intereses daudzos svarīgos uzņēmumos. Eni, enerģētikā, Itālijas pastā un citur. Līdzīga struktūra arī Spānijā, līdzīga struktūra arī Slovenijā.